Sveiciens no Milgrava kanāla. Šodien pārmaiņas pēc ar fīderīti pasēdēšu. Nomācies, iespējams būs lietus, būs kaut kāds vējās. Iejaucu barību, jau kaut kādas 5-6 barotās starta vietiņu iebaroju. Redzēs, vai izdosies kādu ziltiņu dabūt. Pirmās zils, uzreiz breiksīts. Forši. Pat tāda adrenalīniņa noķēra. Priekš manis smugs breiksis. Bišķi te aplika. Nav sačuks līdzi vai mazāk mantu būtu jānes. Forši. Par barību šodien iejaucu salmo breiksi ar ahis ar biskvītu un klāt pieliku nedaudz puspaciņu seņas ar skarpu barību, lai ir rupjāks kaut kas. Arī kukurūza ir barībā. Un makšķerēju uz baltajiem tārpiem kukurūzu un vēl ir arī kaut kādas mini boiliņas, uz tām arī droši vien pamēģināt. Es jau esmu priecīgs. Bija smuki breikši, nekāda nemilža, bet priekš manis labi. Super! Nē, super. Riktīgi labi, man jau patīk. Barotava stiprina ar šādu gatavo feeder inline sistēmiņu. Barotava 80 gramu, varbūt, ka te var arī ar vieglāku, bet kā sāku ar tādu palielāku, lai vairāk iebarot, tā arī turpinu un neko nemainu. Tā, nāķīšus izmantoju šos, par ēsmu pagaidām lieku tikai baltos tārpus pa 3 gabalu. Aukliņa man ir aizklipsēta uz konkrētu attālumu, kuru es sākumā arī iebaroju. Metu vienā punktā pēc orientiera taisna. Tā kā tā kaut kā. Tikko dabūju pārsiet pavadu, bija jaudīga cope, izvilku puspavadiņu, laikam līdaka, kaut kādu mazo apēdu. Par barību. Es viņu speciāli bišķi pārmitrināju, klāt pieliku kukurūzu, klāt ir karpu barība, lai viņa būtu tādas rupjākas frakcijas. Kaut kā tā, šoreiz mēģinu tieši tā kā uz kaut ko lielāku. Un vēl pie barības klāt lēju melasi. Ūdens mazāk varbūt, pat melasīte bišķi vairāk, tāpēc tur viss tāds lipīgāks. Izskatās, ka breiksim patīk.
ir baigi interesanti, jā, pārmaiņas pēc no spinningošanas, reizēm pasēdēt ar feederīti, ir baigi forši. Un īstumā tās brekšas copes tādas baigi jaudīgās, es kaut kā neatceros, ka viņi tik stipri būtu copējuši, pilnīgi kā trauj no žākuļšiem ārā. Ir azartiski, ir interesanti, forši. Tur kaimiņam arī kārtējā ziltiņa. Маленький. Kaimiņš saka maļiņķis, jā. Bet nekāda vaina. Щука только что отпустила мою рыбу. Tikko vilku nelielu balto zīvi, laikam klicīti kaut kādu, un tepat pie ūdens zālēm līdeka. Kā iedeva, tā ar visu pavadu un ziltiņu prom. Jāmaina pavadiņu. Re, kur te pirms manis ir kaut kādi cūkmani copējuši, savāca bišķi, salikši visu maisu aiznesīši, izbēruši pieturas miskastē. Nu tā nav forši atstātais sev šādi. Kaut kādi niknie milgrāvi kanāla brekši, tādas copes un tā nāk ārā, riktīgi forši. Nu, re, kur vēl kāds cūkmens copējs. Apnest var, paņemtais sevis jau nekādīgi nepietiek vairs spēka. Nu, es re, kur jau salasījis pilnu maisiņu, ko te makšķernieki cūkmeni aiz sevis ir atstājuši. Kāds man šodien lietussargs līdz. Pagaidām par laimi lietus nav un visticamāk, ja sāksies, tad laidīšos projām. Šodien tādu īso copīti atnācu, bet negaidīti laba copīte ir sanākusi, jā. Par cik zivis man baigi vairāk nevajag. Kaut kādus brekšus es uz mājām paņemšu, gan jau pēc cepuškrāsnī uztaisīšu. Bet jā, foršu lietussardziņš. Te vēl viņam nāk pagarinājums. Liekās zemē un mierīgi var sēdēt un fīderēt arī lietus laikā. Nu, vienkārši super, es nezinu. Nav baigi lielie, bet smuki forši brekši ķerās. Vispār esmu pats nesaprašanā kā tā.
par cik man vairāki breikši šodien ir aizgājuši, tad gribu pateikt, ka iespējams starp griezuli un pavadu vajadzēja likt feeder gumiju. Kaut kādu tādu gabaliņu, varbūt tādu negaru. Un to es esmu izmantojis arī uz vimbām, un viņa palīdz izvilkt zivi, ir mazāk zivis aiziet. Jā, un palīdz tā kā piedot kaut kādas kļūdas, ko izvadot dara. Tā kā feeder gumīņa, tā ir štelle. Bet es vairs nepārsiešos, jo es drīz jau laidīšos projām. Priekš manis copa ir izdevusies, es vienkārši nezinu, kur es varētu likt tik daudz zivis. Un sačoks man nav tik liels, līdz ar to viņas tur neizdzīvosies, viņas tur krāšu. Nu, tā kaut kā. Droši vien vēl kaut kādi daži metieni, daži breikšuki un laidīšos prom. Nu, vēl pāris vārdi par kātiņu. Man ir feeder koncept, 390 garums, teizcoīt 130. Foršs, gana viegls, gana jūtīgs. Kur velku šitādus breikšus, nezinu, cik viņi tur lieli. Nomērīšu svaru, man nav līdz, bet, nu, izbaudu to vilkšanu, nav tā kā ar bomi. Ir diezgan patīkami, un tajā pašā laikā ir gana jaudīgs un tiek galā, jā, ar visām slodzītēm. Es nezinu, ko vēl piebilst, ka šodien ir forši. Kaut kas liels aizgāja, riktīgi. Sāku likt vairāk tārpus, pa 5, pa 6. Baltie bišķi vēl sabaroja ar barotavām. Blin, tiešām kaut kas lielāks bija. Un tagad viens no mazākajiem šodien. Par kādu citā reizē es būtu priecājies. Pieņēmu lēmumu copīti beigt. Jā, nu, nav ko krist alkatībā, jo man tas uzturamais ir diezgan maziņš, viņas tur ilgi nedzīvo, un ko es pēc tam darīšu ar tādu breikšu kaudzīti. Tā kā, nu, es nezinu, es esmu priecīgs. 3 stundiņas pacopēju, izbaroju 1,5 kilogramu ar barību. Jā, nu, praktiski arī beidzās kilograms salmo arahis ar biskvītu un puskilogramu sensas kārtu. No esmām izmēģināju tikai balto tārpu, varēja likt gan pa 3, gan pa veselam pušķītim. Nu, viens kaut kas tāds ņiprāks bija galā, jā, pāris līdekas, pavadu saprāvu, viena smuki paņēma tepat. Jā, ar puņķiem es sasmērējies, zivis saķēris, es nezinu, ko vēl vairāk vajag vēlēties. Forša tāda copīta sanāca pārmaiņa no spinningošanas, tūlīt paskatīsimies, ko esmu saķēris, un ar to arī copīti varēs beigt. Tiekās pie ūdeņiem. Nu, lūk, šo es paņemšu uz mājām. Vēl kaut kādus breiksīšus atlaidu, kas bija dzīvi. Lielākais ir 43 centimetri, un noteikti viens bija lielāks. Nu, un vēl kaut kāda nospruka, un copes jau turpinājās. Vienkārši negribu iekrist nekādā alkatībā. Man pietiek, es šodien pakaifoju. Viss super! Paliec sveiks, Milgrāva kanāls! Paldies tev par foršo feeder copīti!